Sveikas, mīļās sirdsdraudzenes! Laipni lūdzam atpakaļ mūsu raidierakstā. Šeit ar jums kopā esmu es Viktorija. Un Ance. Un mēs esam rīktīgi priecīgas jābūt atpakaļ un arī sveicam jūs jaunajā raidieraksta sezonā. Ir novembris, ir brīnišķīgs laiks, lai atsāktu raidierakstu un turpinātu, to iesākto darbu, kur Dievs mums ir aicinājis. Tā kā, Ance, kā tu jūties šajā jaunajā sezonā? Es jūtos lieliski. Ir agrs rīts, jā. Un mēs ar Viktoriju ierakstām šo sēriju un mēs redzam vienu otru. Tā kā ir sanāk mums tāda forša saruna. Un es esmu ļoti priecīgā par šo jauno sezonu un par to, ko Dievs ir darījis manā dzīvē, par to, ko es esmu piedzīvojis un kad šī jaunā sezona es sirdsdraudzenēm atsākās. Slāva Dievam! Slāva Dievam, jā. Tā kā, mēs šodien runāsim par tādu mūsu vasaras atskatu un misijas kontekstā, jo mēs abas varējām būt daļa no tāda Dieva darba citās valstīs, kur mēs devāmies, bet arī mēs paskatīsimies uz misiju kā tādu kopumā, kas ir bibliska misija, ko Dieva vārds saka par misiju, un tad kā mēs katri īstenībā varam būt daļa no Dieva darba savā ikdienā, lai arī kur tu būtu, vai tu būtu mamma, vai tu būtu studenti, vai tu būtu darbiniece, ģimenē, jebkurā vietā, tu vari būt misijas laukā, tu vari būt Dievu sūtīt un aicināt, nest šo labo vēsti, nest šo gaismu, lai arī kur tu būtu. Un, tad mēs paskatīsimies tagad uz mūsu vasaru. Ants, varbūt tās tu gribi padalīties ar to, kā Dievs tevi šajā vasarā ir vadījis, aizvadītajā vasarā. Jā, šī aizvadītā vasara bija piepildīta. Es tā domāju, kas tad man te bija šajā vasarā? Vajadzēja atvērt galeriju telefonā un paskatīties, jo, es daudz ko fotografēju, un tad es atceros, pēc šīm fotogrāfijām, tad bija tās, tur bija šitas, tad tas. Un daudz laika vispār, strādāju vispār. Un ar māsām, ar ģimeni biju kopā. Iekš draudzes, visādi notikumi, nometne mūsu draudzē norisinājās. Un, šis highlights, kā latviski saka, highlights, es nesadzirdēju. Gaismeklis? Gaismeklis vai arī virka, vai kā saka, lai citi saprot. Highlights, vienmēr sakot. Spilgtākais notikums. Spilgtākais notikums, jā. Šis bija brauciens uz Spāniju, uz Maljorku, un to man uzdāvināja viena meitene no draudzes. Un es vispār par to nebiju tā domājusi, un vispār nezināju par to neko. Un vienu dienu viņa pienāca pie manis svētdienā un teica, klausies, es gribētu uzdāvināt kādam cilvēkam braucienu uz braucienu uz misiju. Un viņa tāda saka, un šis cilvēks esi tu. Un es biju vienkārši šokāta, vai ko. Tas ir tik dārgs brauciens, jo viņa pastāstīja, kas tas ir, un parādīja visu, un tad es biju vienkārši šokā. Kā vienkārši man kāds uzdāvina tādu misijas braucienu. Un, viņi uzdāvināja. Tas brauciens bija pēc pāris mēnešiem. Un es reāli nopirku biļetes un gaidīju, ka viņš pienāks, jo tas ir reāli mans pirmais misijas brauciens manā mūžā. Es domāju, ko es tur darīšu, kā tur viss būs. Bet mēs braucām kopā ar to meiteni, viņa sauc Paula. Un, kad tas bija augusta, jūlija beigas, augusta sākums. Un Viktorija, tu tajā laikā kaut kad atgriezīsies no Amerikas, vai ne? Kad augustā? Jā, es atlidoju 4. augustā vai 5. vai 6. Es neatceros. Jā, un es laikam 12. vai 13. augustā atlidoju no Spānijas. Un, šis misijas braucies bija nepilnas 2 nedēļas, un
Tur bija tik skaisti. Mēs bijām uz salas Maljorkā. Spānijā tas ir sala Maljorka. Un tur bija tik skaisti. Mums bija daudz, daudz studenti, daudz jaunieši, vecāka gājuma cilvēki. Mēs visi kopā bijām ap 300. Jā, mēs gan okupējām visu Santa Fonsa viesnīcu tur Maljorkā. Tas bija episki. Un tur lielākā daļa bija no Vācijas un Šveices. Un daži no ārzemēm. Tā skaitā mēs 3 latvieši, jo vēl viens čalis bija ar mums. Un tur no Anglijas bija 2 puiši, tur no Kostarika, kā to latviski sauc. Kostarika. Kostarika, jā, latviski. No Brazīlijas, no pašas Spānijas arī. Bija vēl tur valsts. Bet internacionāli bija salīdzinoši maz. Bet tas galvenais uzdevums, ko mēs visi darījām, mēs gājām tajās tusiņu vietās, lielajās, kas ir Balerman un Magaluf, un mēs gājām pie cilvēkiem un vienkārši runājāmies ar viņiem ar mērķi iepazīt cilvēkus un pasludināt evaņģēliju vēsti. Un tas Balerman, tas ir vairāk kā vācu turistu vieta, kur reāli vācu turisti brauc, tā teikt, tusēt. Atpūsties, tur ir Eiropā lielākais klubs, kas saucās Mega Park. Viņš ir tāds liels, kaut kāds templis no akmeņiem uzbūvēts. Un mēs iekšā nebijām, jo internacionāla grupa bija otrā rajonā, kas bija Magaluf. Un tur bija tāda gara iela uz augšu no visām pusēm. Tur bija reāli visādi klubi. Tur bija visādi striptīzi klubi, tur silent disco, tur kaut kāda kazino un kaut kāda traka iela, vienmēr sakot. Es, kad to ieraudzīju, un mēs bijām ekipēti, protams. Mēs daudz arī lūdzām, pirms tam sagatavojāmies, bet, kad es tur gāju kopā ar vēl 2 jauniešiem, tad man bija bišķiņ šoks, tāpēc, ka tas bija par daudz. Come on! Es vienkārši sāku pēc tam raudāt, jo, tāds pārsātinājums, jo tā dzīve diezgan krāsā atšķirās, tā kā. Un tur cilvēki sadzērušies, tur meitenes pusplikas, tur, es vienmēr sakot, redzēju no ārienes to visu. Bet, ko Dievs izdarīja pie manas sirds, viņš pēc tam tā kā, mēs, kad aizdevāmies atpakaļ uz pulcēšanās vietu, jo tas pēc tam katru reizi pēc evaņģelizācijas mēs visi sapulcējāmies un pārunājām un aizlūdzām, dalījāmies ar liecībām. Un es biju bišķiņa saskumusi. Es apsēdos blakus vienam čalītim no Šveices, viņš spēlē ģitāru. Un vienkārši es raudāju klusībā. Un man pretī bija skats uz jūru. Ir jau nakts, un viņš tur spēlēja ģitāru, un es vienkārši raudu un domāju, cik ļoti man tu esi vajadzīgs, kad es nevaru iet tajā pūlī viena, man vajag pie tevis piespiesties. Un es tā kā jūtos tiešām bišķiņ pazudus tajā pūlī, es nezināju, nebiju iepazinus, tā kā man pie šiem cilvēkiem iet, ko man ar viņiem darīt. Bet Dievs uz mani runāja, tajā pašā mirklī es jūtu tādu mieru un tādu pārliecību, ka viņš būs ar mani, lai arī kur es ietu. Un tas puisis, kas man blakus sēdēja, viņš sāka spēlēt dziesmu, kuru tā kā pirms misijas brauciena Dievs man iedeva. Iemācīties spāniski. Alabados, kā to dziesmu sauc? La bondad de Dios. Angliski viņa ir Goodness of God. Goodness of God. Un latviski, man liekas, tavs labums un žēlastība. Tavs labums un žēlastība, tā mani pavada. Un šī dziesma. Un viņš to sāka spēlēt. Man bija eitu Dievs ir tik tuvu. Ārprāts, viņš mani pazīst, viņš mani zina no viss. Man kaulas mazenēm visu viņš mani pazīst. Viņš zina mani, viņš zina, kas man ir vajadzīgs. Un viņš ir apsolījis, ka būs ar mani. Un es vienkārši dziedāju līdz spāniski. Es vienkārši raudāju.
tādas prieka asaras un atvieglojums. Un, jā, pēc tam man vienkārši sevi bija iepazinusi tā kā vairāk, kā man jāiet, ka vienkārši Dievs pārdabiski atklāja par mani pašu kaut kādas lietas, kā evanģelizēt, tā kā būt brīvai. Man bija tāda brīvība, Viktorija Eiktanos. Vienkārši tāda brīvība, un tagad tā joprojām tā kā ir, kuras atklāja tieši šajā misijas braucienā, kā Dievs man ir radījis, ka man nevajag iet tur evanģelizēt pēc standartiem kaut kā, bet vienkārši esi tu pati. Bet tas ir tad, kad Dievs atklāja, un reāli es to piedzīvoju, ka viņš man atklāja, kāda es esmu, kādu viņš man ir radījis, un es varēju vienkārši iet pie cilvēkiem, runāt valodās, angļu valodā, mēģināt runāt spāniski, būt brīvai, vienkārši priecāties, raudāt līdz tiem, kas raud, smieties ar tiem, kas smējās, iepazīt cilvēkus. Tā kā, ja es tur sākumā domāju, ka man būs jāiet tur jāevanģelizē, un kā tas būs, un cilvēki tur, viņi ir iedzēruši, es nezinu, kā runāt uz tādiem cilvēkiem, lai Dievs vienkārši paņēma no šito visu. Vienkārši neskaties uz viņu ārieni, bet vienkārši viņš pārdabis, ko viņš izdarīja pie manas sirds personīgi. Viņš atļāva skatīties uz cilvēku sirdīm, tā kā redzēt, kā viņš viņus redz ar tādām mīlestības acīm. Un tur visādi cilvēki man bija, visādi izaicinājumi, un es otrajā vakarā jau es jutos kā zivs ūdenī tur tajā ielā, iedomājies, Viktorija. Un es domāju, dodiet man vēl cilvēkus, vienkārši eitu no. Wow. Un tas bija tik sētīgi, ka redzēju tos cilvēkus nevis ar savām acīm, ārpēc viņi tur sanarkojušies, sadzēršies, viņi ir tur tā saģērbušies, tur puspliki lamājās un visu kaut ko tur dara. Un vienkārši tas tika paņemts nost un vienkārši fokus uz cilvēku sirdi, jo tas jau pats galvenais. Un es ticu, ka tas notikās arī pie daudziem jauniešiem, ko es redzēju. Un tā, un katru vakaru mēs gājām reāli un mainījām grupas, ar kurām mēs ejam kopā, lai ir par svētību, tā kā redzēt, kā citi darbojas, kā citi evanģelizē. Mums bija dažādi materiāli, un viens no maniem favorītiem bija brīnuma krēsls vispār. Tur bija zīme brīnuma krēsls, un reāli krēsls nolikts, un tur zīme miracle chair, un mums bija jāaicina cilvēki apsēsties šo brīnumu krēslu. Un es aicināju cilvēkus, teicu, vai tu gribi piedzīvot brīnumu savā dzīvē? Un ēdinos, kā vienkārši Dievs pieveda mums tos cilvēkus. Ja tas bija viens cilvēks, tas bija viss, tas bija tā vārds. Un Dievs vienkārši pieveda, un ko es no tā pati saņēmu, tā kā es iemācījos sadarboties ar Svēto garu, prasīt viņam lietas par šiem cilvēkiem. Piemēram, kas tev patīk Svētais gars tā kā šajā cilvēkā, ko tu izcēli vai arī ko tu vēlies šim cilvēkam atklāt. Un viņš reāli deva vārdu, viņš deva atziņas vārdu. Un deva bildes, tā kā par cilvēkiem, kad es redzu, vienu meiteni, es redzēju viņas istabā. Ļoti skaista istaba, un es tā kā noraksturoju visu. Viņa saka, jā. Un es teicu, es redzēju, kā, kad lasīju grāmatu, un vai arī man likās, ka raksta dzēju. Pēc tam izrādās, jā, ka viņa ir gājusi uz baznīcu savulaik, bet nošķīrusies pēc tam. Un vienkārši kā Jēzus vienkārši pagodinājās un parādīja, ka viņš ir nācis pēc saviem pazudušajām avīm reāli. Un tādi bija vairāk cilvēki, kuri tā kā nomaldījušies, kādreiz gājuši uz draudzi un vienkārši asarās un raud. Un, jā, man viens highlights arī bija par vienu francūzi čalis, vienmēr sakot. Viņš sauc Valentīns. Un, zin kā, viņš ir ar kompāniju no Francijas, jā. Un visi tur draugi iet garām, es saku, varbūt tev vajag brīnumu tavā dzīvē, angliski. Viņš tur kaut ko, un draugi viņa velk atpakaļ. Bet beigās viņš tā kā, labi, es eju atpakaļ. Viņš atnāk, apsēžās
labi, man vajag brīnumu, lūdziet par mani. Viņš saka, es nezinu, ko jūs te darīsiet, bet vienkārši dariet to, kas jums jādara. Un es tādu, forši, labi, lūdzam. Mēs tur esam komandā 3 cilvēki, viens tur to zīmi, Miracle Chair, otrs lūdzu, prasa vajadzības, un es arī lūdzu, tā kā es prasīju svētajam garam, ko viņš grib izcelt šajā cilvēkā, un viņš tā kā grib pateikt, un viņš reāli svētais gars parādīja, ka šim cilvēkam ir mūzika, tā kā viņa dzīvē ļoti liela, ļoti liela nozīme mūzikai, un es tam čalītam prasu, kā tu jūties pēc aizlūgšanas? Viņš saka, baigi labi. Un es viņam tādu prasu, klausies, ko tev mūzika nozīmē tavā dzīvē? Un viņš šokā, viņš iepliša acis, saka, mūzika tas ir viss manā dzīvē, tā kā reāli. Viņš daudz instrumentus, teica, nosauc vairākus instrumentus, kurus viņš spēlē. Un es saku, tagad tu tici Dievam? Un reāli, tā kā caur tādām lietiņām cilvēki varēja iepazīt un redzēt, ka Dievs ir reāls un īsts, un viņš pazīst sirdis. Un es arī varēju vairāk tā kā to iepazīt pat pie savas dzīves. Un daudz tādas visādi gadījumi. Un, jā, man kaut kas vēl būs, jāpasaka, kaut kādas interesantas satikšanās reizītes no Maljorkas. Bet jā, visādas satikšanās. Vēl viens aspekts, kas man ļoti patika no šī misijas brauciena, vienkārši kā mēs ar jauniešiem pirms vispār mēs kaut ko darījām, visu tā vadība, visu organizāciju, mēs vispirms sanācām kopā. Mums bija tur draudze atvēlēta. Un vakarā uz kaut kādām 2 stundām sanākam kopā visi slavējam, ir Dieva vārds, stiprinājums, aizlūgšanas. Un tad mēs devāmies ārā, aizbraucām uz turieni, katrs tur uz vai no Magaluvu vai uz Balermanu. Un vēl pat tur mēs lūdzām, slavējām, un citreiz es nezināju, ko es darīšu, kur es būšu, vai no freestyle evanģelizācijā, vai uz brīnumu krēsla, vai uz vēl kaut kur. Bija vairākas opcijas, kur iet. Un es vienkārši domāju, lūdzu, labi Dievs, kur tu gribi, lai es šodien esmu? Un tā viņš vienkārši salika. Bet tā mīlestība, kas bija, un tā ģimenes tāda vienotība, ka mēs kā brāļi un māsas Kristū devāmies, un mēs varam stiprināt viens otru un iedrošināt un aizlūgt un uzcelt uz kājām apakaļ, jo tur bija tā, ka citi reāli bija paguruši un viņi bija izsmelti, vai arī kādam bija kādinājumi un vēlns kā nāca un mēģināja zakt to, ko Dievs ir iesācis. Un kā mēs varam stiprināt viens otru, tas bija tik skaisti. Un jā, tā ģimene, milzīgā ģimene un spēks tajā. Jā, Viktorija, varbūt tu vēlies arī padalīties, pēc tam es varu padalīties vēl kaut kādiem foršiem piedzīvojumiem. Tātad mana vasara bija brīnišķīga, un šis te brīnišķīgais brauciens uz Spāniju bija izspilgtākais. Tas bija kā reāli, es teikšu godīgi, tā kā medus mēnesis ar manu līgavainu Jēzu. Es saku, tur bija tik skaisti un tāda tuvība kā vēl nekad. Tā kā, jā, Viktorija. Tik skaisti. Es zinu, ko tu darīji vasarā pēc mūsu mīļās sirdsdraudzenes. Arī vēlās zināt. Jā, tas ir apbrīnojami, kā Dievs darbojās, un ka viņš glābj, un ka viņš sagatavo mūs, un tad viņš mūs sūta kaut kur, vai arī viņš mums dod kādu uzdevumu tur, kur mēs esam. Tā kā, jā, tik brīnišķīga liecība, jā, par to, kā Dievs tevi šovasar ir lietojis. Jā, tas reāli tas ir, jā, pat manam prātam neaptveram un vārdiem neaprakstāmi. Cik brīnišķīgi ir dzīvot kopā ar Dievu un staigāt kopā ar viņu arī ikdienā. Vai ne? Jā, man arī bija ļoti
svētīga vasara. Es tieši, maijā sāku strādāt jaunā darbiņā, kristīgā organizācijā, tā kā priekš kristīga projekta. Mēs rīkosim studentu festivālu nākamgad Jelgavā no visas Eiropas. Brauks studenti un studentu līderi, lai tieši pieaugtu misijas un māceklības jomā. Un tad es sāku strādāt pie šī projekta maijā, un es jau no ziemas zināju, ka es ļoti vēlētos braukt atkal uz Ameriku, uz ASV, uz šo nometņu vietu, kuras jau bija pagājušajā gadā. Droši vien kāda sirdsraudzene klausījās mūsu iepriekšējo vasaras atskatu, kur mēs dalījāmies arī, un tad es tur stāstīju par šo nometņu vietu, ko sauc Mount Carmel, tā kā Karmela kalns, un tad es jau ziemā, tā kā janvārī, man liekas, pieteicos. Es nezināju, kāda būs mana vasara, vai es vispār varēšu, tā kā, paņemt brīvu, bet es ļoti gribēju, un es tad ticībā tā kā pieteicos, ka es ļoti vēlētos atkal braukt kalpot, jo šī vieta tiešām, mainīja manu dzīvi jau tajā pirmajā vasarā, un tad, gribējās atgriezties un redzēt, ko Dievs atkal darīs. Un tad mājā es sāku šo jauno darbiņu, un man ir tāds, Dievs, vai, ka man ļaus tagad tikko jaunā darbā, vai ne, paņemt mēnesi brīvu un braukt kalpot, vai ne, uz citu kontinentu. Mazu atvaļinājumu. Tā kā reāli, kāda iespēja. Un tad es runāju ar savu priekšnieku, es viņam pastāstīju šo situāciju, un viņš man reāli ļāva. Viņš man ļāva paņemt brīvu, jo tāpēc, ka tas bija puslodes darbs, un tad, es tā kā sarunāju, vai ne, ka es vienkārši pastrādāšu vairāk pirms un pastrādāšu vairāk pēc, lai atstrādātu to nokavētu un tā. Un man ļāva, un es varēju braukt, un tad jau mēs, nopirkām biļetes, un arī jūnijā mums bija, draudzē dažādas aktivitātes, un arī draudzes nometni, kurā es arī iesaistījos tajā organizatoriskajā sfērā, un tas arī bija riktīgi svētīgi, jo mums, draudzē daudz jaunu cilvēki, un bija kristības, un tad, redzēt to, kā Dievs lieto arī vienkārši caur tavu vietējo draudzi, svētīt citus un iedrošināt citus, un izveidojās tādas jaunas draudzības, un brīnišķīgas sarunas, un tā kā Dieva vadība, un tā kā, Dievs arī lieto mūs tur, kur mēs esam, vai ne, un man tiešām brīnišķīga draudze, kurā es varu būt, un tikt svētīt un svētīt citus, un tad arī jūnija beigās, varēja doties uz ASV, uz šo nometņu vietu, un satikt daudzus mīļus jau iepazītus cilvēkus, un tas, kā Dievs man tur lietoja, ir, es biju jau tagad, par cik es jau esmu iepriekš tur bijusi, es jau biju vairāk tādās vadības lomās, kuras varēja palīdzēt organizēt un plānot aktivitātes bērniem un spēles un nodarbības un tehniskā kalpošana arī, un tad tas bija tiešām brīnišķīgi, un Dievs riktīgi darbojās pie manis personīgi. Jo es jau iepriekšējā vasarā biju saņēmusi tādu riktīgu pamudinājumu par brīvību, ka Dievam ir priekš mums sagatavota tāda brīvība, ko mēs nevaram īstenībā pat aptvert, ka mēs katrs esam ar kaut ko tik ļoti saistīti un pārņemti, ka mēs pat nezinām un nespējam aptvert to milzīgo brīvību, kas Dievam ir priekš mums. Un tad šī vasara bija tas tā kā turpinājums, tajā augt un mācīties, radikāli mīlēt cilvēkus apkārt un iepazīt sevi vairāk un tikt galā ar saviem visiem gļukiem un tam līdzīgi. Erori, visādi. Tas tāds brīnišķīgi augstni, Dievam sagatavot arī turpmākai kalpošanai, un tad, ka es varēju būt līdzās, es atkal strādāju tieši ar vidusskolēniem, un tad mums bija nodarbības ar viņiem, bībeles studijas, dažādas spēles, un laiks, ko mēs pavadījām kopā, un būt viņiem līdzās caur sarunām,
jā, caur vienkārši laika pavadīšanu kopā, caur maltītēm kopā, un jā, tāds spilgtākais notikums bija, kā mēs, jā, nedēļu vai 2 bijām pavadījuši ar vienu tādu meitenīti, kur nāk no, tādiem grūtiem apstākļiem, no, tā kā, bandām, un viņa principā dzīvo bandu tādā pārņemtā rajonā, Kalifornijā, un tur bieži vien notiek apšaudes un zādzības un, dažādi noziegumi, un tad viņi nāk no visas tās vidas, un tad mēs pavadījām šo laiku kopā, jā, sadraudzībā, un tad mēs sēdējām pie pusdienu galda pēdējā dienā, un jā, viņa stāsta, ka viņa redz, ka Dievs ir īsts, un viņa redz šos visus cilvēkus sev apkārt, ka viņi pa īstam dzīvo, ka viņi pa īstam pazīst Dievu, un ka Dievs ir reāls, un ka viņa vēlās sev arī šādu dzīvi, kur viņa, kur viņa izvēlas Jēzu, un jā, tas bija tik skaisti un tik iedrošinoši, jā, man redzēt, ka jauna 17 gadus veca meitene, nekur nāk no tik grūtiem apstākļiem, ka viņa, jā, redzot to mūsu piemēru, to mūsu mīlestību uz Jēzu, nodošanos Jēzum, mīlestību vienam uz otru, ka viņi arī grib būt daļa no tā, un tad, jā, šī bija tāda pārveidojoša pieredze viņai personīgi, un jā, un tik daudz to stāstu, tik daudz to bērnu, jā, un tad viņi, jā, tagad katru nedēļu noslēdzās tā nometne, un tad mēs atvadījām, mēs ēdām pēdējās maltītes kopā, pēdējās pusdienas, un sveicieni, un tad, jā, tik daudz saņēmām katrs kādu zīmīti, kādu kārtiņu, mums tāds paskastītas ir katram darbiniekam vasaras, un tad saņēmām, jā, tik daudz mīļu zīmīšu, un paldies, ka bijāt ar mums, paldies, ka mēs varējām pavadīt laiku kopā, šis bija brīnišķīgi, un tā kā dzīvi mainoši, un, jā, tik daudz labu mēs varam paveikt šajā pasaulē, vienkārši sakot Dievam jā. Vai ne? Vienkārši paklausot. Jā, un tad, jā, tas arī, jā, tas viss, tā visa pieredze bija brīnišķīga, un man visu vasaru, mēs arī, mēs esam kā vasaras komanda, kas tieši vasarā uz šīm nometnēm brauc kalpot. Mēs bijām 30 jaunieši, un mēs arī saliedējāmies savā starpā, un katru rītu mums bija, jā, laiks kopā, kur mēs lūdzam viens par otru, kur mēs iestājamies viens par otru, uzklausam un tam līdzīgi. Tā kā visa tā nometne ir viena milzīga sadraudzība. Tu esi komandā ar saviem cilvēkiem, plus tev ir katru nedēļu jaunas ģimenes, kuras atbrauc un kurām tu vari kalpot un kaut ko sniegt un viņas samīļot, jā. Un tad arī ar komandu mēs visu vasaru lūdzām. Es Dievam lūdzu, jā, Dievs dod man otru puslodes darbu. Jo man ir šis projektiņš puslodzē, man vajag otru puslodzīti. Un tā mēs visu vasaru lūdzām, un man tiešām nebija ne jausmas, tā kā Dievs to darīs, jo, jā, man nebija īsti nekādu citu variantu, bet es Dievam pateicu, Dievs tagad atbrauks atpakaļ. Es zinu, ka tu man būsi sagatavojis darbu. Es nezinu, kur un kā un kāpēc, bet es ticībā eju, ka es visu vasaru vienkārši būšu šeit nometnē kalpojot citiem, un es zinu, ka tu man būsi sagatavojis kaut ko. Un reāli tagad man ir vasaras, tā kā sezonas nometņu beigas, 3. augusts. Es lidoju uz mājām, mani aizved uz lidostu, un viss ir tik forši un labi un tā, un tagad es aizēju uz saviem lidmašīnas vārtiem, un tad man tur samaina lidojumu, un tad es aizēju uz jaunajiem vārtiem, un, jā, pasaka, ka lidojums ir pārcelts pa stundu, pēc tam pa 2 stundām. Tad jau pulkstens ir 11 vakarā, un pasaka, ka lidojums būs 2 naktī, un tad pusnaktī, kamēr es tur jau principā guļu, pusaizmigusi uz soliņa pie tiem vārtiem, pasaka, ka lidojums ir atcelts pilnībā, kas nozīmē, ka es nevaru paspēt uz savu nākamo lidojumu, kas ir Amsterdamā, kas nozīmē, ka es netieku mājās, bet, viņi saka, jā, ka viņi atradīs jaunas lidojumus un tā,
priekš mums katra, un tad es, sapratu, jāsagaida savus jaunais lidojums, un tad es visu laiku eju un skatos, un tad pēkšņi man parādās, man ir jauns maršruts iedots, man ir jālido uz Bostonu, un tad no Bostonas uz Amsterdamu, un tad uz Rīgu. Labi, bet jaunais lidojums ir 10 no rīta. Tas nozīmē, ka man ir visu nakti jāguļ lidostā. Un es tādu, atradu tur kaut kādā kafejnīcā foršus soliņus, iekārtojos un pagulēju līdz kaut kādiem 4 stundas. Tad es pamostos, pārbaudu, vai viss ir kārtībā ar manu lidojumu. Nav. Lidojums kavēsies, un viņš ir pārcelts no 10 rītā uz 2 pēcpusdienā. Tas nozīmē, ka es nepaspēju uz savu jauno lidojumu atkal. Tas nozīmē, ka man ir tā kā jauns maršruts jāmeklē. Un tad es vēl no rīta paspēju satikt citus savus nometnes kolēģīšus, jauniešus, un tad mēs varējām paēst brokastis kopā un lūgt viens par otru, tāpēc, ka, visi tajā nedēļas nogalē visi tā kā devās mājās pa lielam. Un tagad es beidzot sagaidu savu lidojumu 2:00, un mans jaunais lidojums ir uz Bostonu, un Bostonā man būs jāgaida 25 stundas līdz nākamajam lidojumam uz Amsterdamu. Sounds crazy. Crazy. Un, zin kā, pulkstens ir, tā kā ir jau pagājušas 24 stundas, kopš es esmu tajā Minneapolis lidostā. Un tad man būs jāpavada vēl 25 stundas Bostonā. Un man ir tāds, Dievs, es neredzu, kā šeit viss varētu būt bet lūdzu kaut kā pagodinies un tā. Un tad, es beidzot tieku uz Bostonu, un Bostonā es aizgāju pie tiem aviokompānijas speciālistiem un saku viņiem par situāciju. Es reāli nezināju, es vienkārši gāju, kur es redzēju to uzrakstu atbilstošās aviokompānijas, jo es nebiju nekad lidojusi ar to aviokompāniju. Es atradu vienkārši pusstundu stāvēju rindā. Tad es beidzot tieku pie tā čuvāka, kas tur stāv pie tā lociņa. Un izstāstu viņam situāciju, vai ne, ka mans lidojums tika pārcelts un tad atcelts, un ka mans jaunais maršruts mani atveda uz Bostonu, un man ir jāgaida 25 stundas nākamais lidojums. Vai viņi man var, jo viņiem ir tā kā pienākums tev nodrošināt naktsmītnes, ja viņu, tas maršruts prasa tā kā palikšana pa nakti. Un tad man vajadzēja kaut kādu pusstundu gaidīt, kamēr viņi tur atrisinās visas savas birokrātiskās darbības un procesus, un es dabūju viesnīcu, es pat dabūju transferu uz viesnīcu un atpakaļ. Es vēl dabūju maltīšu kuponus. Tā kā man iedeva vienkārši tik krūtu viesnīcu, ļoti, ļoti tā kā Bostonas centrā, kaut kādas 20 minūtes laikam līdz pašam tā kā vēsturiskajam centram ar kājām jāiet tikai. Un es izgulējos, es biju tik priecīga, tā kā reāli. Un no rīta es pamostos, un man tagad ir kaut kādas 6 stundas brīva laika, ko es varu vienkārši staigāt pa Bostonu un apskatīt pilsētu. Un smieklīgākais ir tas, ka tagad man kāds prasīja, un ir tā kā, ko tu gribētu redzēt Amerikā un tā. Bostona vienmēr bija pirmā pilsēta, ko es teicu, tā kā Bostona un Čikāga un San Francisco un Ņujorka. Un tagad es esmu Bostonā reāli, un man ir 6 stundas, ko vienkārši kā turistam apskatīt šo pilsētu. Izklausās pēc dieva pirksta. Riktīga dievjaušība, jo reāli tagad es vēl biju Minneapolē un gulēju uz tā krēsliņa, man likās, Dievs, kā šitais var palikt, tā kā šito var vērst vispār par labu. Un tad Dievs, man deva tādu foršu, skaistu pastāju, kaut kādu 14 kilometrus izstaigāju pa Bostonu, redzēju visas tās vēsturiskās vietas un celtnes, un tik skaisti un tik forši, un tad aizbraucu uz savu nākamo lidojumu, tiku uz Amsterdamu, no Amsterdamas pāris stundas un jau biju Rīgā, un slava Dievam reāli, un viņš vienkārši pagodinājās, un kamēr es vēl biju ceļā, man liekas, es biju Bostonas lidostā, kad es saņēmu ziņu no sava kolēģa, un man piedāvāja otru puslodzes darbu Latvijas Kristīgajā studentu brālībā,
kas ir organizācija, kur arī tagad, kad es atgriezos, es tieši biju studiju gados, un es atgriezos, kamēr es studēju, un tad šī organizācija bija tā kā man tāds milzīga svētība un palīdzēja man pieņemt lēmumu sekot Jēzum, un tad es arī uzreiz iesaistījos un sāku kā brīvprātīgā strādāt, un tad arī iesaistījos padomē, un tagad man piedāvā tā kā pilnas slodzes darbu šajā organizācijā, un, tā kā Dievs vienkārši radikāli atbildēja uz tām lūkšanām, ko mēs visu vasaru ar komandu bijām lūguši. Un tad es uzreiz sūtīju čatā mums komandas čatā, tā kā, hei, draugi, tā kā Dievs ir atbildējis uz mūsu lūkšanu, man tikko piedāvāja pilnslodzes darbu šajā organizācijā, ko es ļoti mīlu. Un tagad jau kopš augusta strādāju Latvijas Kristīgajā studentu brālībā. Un tas arī ir tāds īstenībā misijas lauks, jo mēs kalpojam Latvijas studentiem, mēs meklējam veidus, kā būt par stiprinājumu viņiem arī studiju dzīvē, kas īstenībā ir viss izaicinošākais no laikiem, jo bieži vien jaunieši līdz studijām tā kā bieži vien nāk uz draudzi, iesaistās un viss ir forši, un tad sāk studiju laiki, un tad viņi kļūst tik aizņemti, vai arī ir visādi kārdinājumi no pasaules nāk, kad cilvēki tieši studiju gados bieži vien pamat ticību. Un man ir bijuši neskaitāmi draugi, kuri ir pametuši ticību tieši studiju laikā, un tad es šobrīd varu strādāt organizācijā, kas ir līdzās studentiem un palīdz viņiem iet kopā ar Jēzu arī savos studiju gados, jo es pati tiku glābta savos studiju gados. Tā kā slavu Dievam vienkārši, viņš ir tik labs. Jā, slavu Dievam. Viktorija, man izklausās, ka tev vajadzētu grāmatu rakstīt. Viktorijas piedzīvojumi Amerikā. Klausies, tas ir tik brīnišķīgi klausīties, kā Dievs vienkārši atbild uz lūkšanām. Reāli viņš atbild uz lūkšanām. Kā viņš ir atbildējis tavā dzīvē uz lūkšanām vienkārši. Radikāli. Un jāiet ticībā, jāsagaida, vai ne? Vienkārši tev vienkārši ticībā ir jāiet, ka tu tici, ka Dievs darīs. Amen. Jā, slavu tiešām Dievam, un arī mēs tā kā runājot par šo tēmu arī, ja mēs lasām Mateja evaņģēliju, tad tur ir rakstīti šie vārdi, ko Jēzus pēc savas augšām celšanās jau saka saviem mācekļiem. Viņš teica viņiem, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Tās mācītami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Tas ir apsolījums, ka Jēzus ir ar mums līdz pasaules galam, viņš ir ar mums šobrīd, viņš ir ar mums katrā mūsu grūtajā mirklī, katrā mūsu uzvarā un prieka mirklī, un viņš mūs aicina ejiet un dariet par mācekļiem. Un tas ir kaut kas tik īpašs, ka mēs arī Anci ar tevi, vai ne, tā kā mēs katra savā dzīvē arī esam piedzīvojuši māceklību, un ko tas nozīmē, būt līdzās cilvēkiem un norādīt viņiem uz Jēzu, darīt viņus par mācekļiem, parādīt viņiem ar savu dzīvi, ko nozīmē būt Jēzus sekotājam, mācīties no Jēzus un tad mācīt citiem, mācīties no Jēzus. Un tā, man liekas, tā ir tā lielā mūsu misija, ka mēs šeit esam uz zemes ar to lielo misiju, ka mēs iepazīstam Dievu un darām par mācekļiem arī citus, kas mums ir apkārt. Un tas var būt jebkurā vietā, tas var būt braucot uz nometni Amerikā, vai tas var būt braukt evaņģelizācijas kalpošanā Maljorkā, tas var būt tavā skolā, tas var būt tavā ģimenē, tavā darba vietā, vai arī kur tu būtu, tu vari iet kopā ar šo aicinājumu, būt par gaismu apkārtējiem. Jā, tieši tā, un tas arī pēdējā laikā man parādās, kad es braucu mājās no darba, kā Dievs vienkārši man lieto. Vienkārši. Tas ir vienkārši fenomenāli. Tas ir vienkārši tu esi tur, kur tu esi, savā darba vietā vai tajā vidē, kur tu esi, un vienkārši kā Dievs pievada pie cilvēkiem. Vienkārši liek tavus soļus, liek tavas domas, virzīties, iet tur. Man, piemēram, bija tāds gadījums, kad es pēc darba
bišķiņ aizkavējos, ilgāk paliku darbā, kaut ko tur muļājos, nevarēju iziet no darba. Un tad es izēju ārā, domāju, es negribu iet uz to veco pieturu, kur es parasti tur eju. Un tad es vienkārši nogriezos un lai ietu uz nākamo pieturu. Un vienkārši sēju, ielieku austiņas, ausīs klausos mūziku, vienkārši eju. Un vienkārši tur ir kāda sieviete, kura man bija jāsatiek. Vienkārši tas, kā Dievs vada. Vienkārši es esmu, lieto mani. Un vienkārši Dievs arī lietos. Ārprāts vienkārši. Un es biju lūgusi vienkārši pirms tam, kad es gribu būt tā kā street angel, jo piemēram, šajā misijas braucienā mums bija jāiet ārā pēc evanģelizācijas. Tur bija tāda iespēja pieteikties, katru vakaru varēja no 1 naktī līdz 3 naktī iet ārā un būt kā street angels un iet pie cilvēkiem, kuriem vajadzīga palīdzība, vai nu viņi ir sadzērušies, vai viņiem vajag palīdzēt aizkļūt mājās, vai viņiem vajag palīdzēt slimnīcu, varbūt jāaizved, varbūt vajag parunāties, varbūt vajag iedot padarties, varbūt vajag siltu jaku iedot. Un man tas ļoti iepatikās, mēs ar Paulu un Andri un vēl citiem jauniešiem pirmajā vakarā aizgājām. Kā? Vai ejam piedzīvosim šito jau pirmajā vakarā, lai viss tāds misijas brauciens tāds arī aiziet. Un es nenožēloju, kad es aizgāju. Reāli tur mēs satikām cilvēkus, varējām piedzīvot svētā gara vadību, varējām piedzīvot, vienkārši ieraudzīt cilvēkus, iepazīt viņus, ieraudzīt, kā Dievs redz cilvēku sirdis. Un būt tā kā tāds ielu eņģelis vismaz vai kas iet un aizsniedz, būt kā roka debes tēvam. Un tas bija mans arī highlights, izgaismotākais moments, principā tas vakars, jo pēc tā vakara man vairs nebija bail. Man vairs nebija bail no tā, ko es redzu, no tā, kāda tur vide. Un tad, kad es satiku šo sievieti, tagad nesen pēc darba, es domāju, Dievs, kāpēc tu man devi šo te vienkārši šo, kāpēc es, jo viņa bija, vienmēr sakot, tajā dienā izlaist no gintermuižas. Viņai bija diagnozes 2. Un es vienkārši domāju, kāpēc viņa vispār uz ielas atrodās. Un tad man bija jāpavadā ar viņu 2 stundas laika. Un es biju mazliet šokāta un es aizrodas mājās. Dievs teica, tā kā tu gribēji uz street angels, taču teica. Un tev nevajag kaut kādu pompozitāti tagad. Visu šito padarīšanu, kur tu uzvelc tur to vestīti vai kā tur ielās. Vienkārši tu esi iela angels, vienkārši tur, kur tu ikdienās tev lietošu. Un es sapratu, patiešām Dievs atbild uz lūkšanām. Viņš atbild uz lūkšanām. Un tas, ko es biju lūgusi, šajā atbildēju, jābūt gatavam. Vienkārši, kad Dievs sūtīs ceļā. Un Viktorija, vai neko nozīmē viena cilvēka, ko Dievam nozīmē viena cilvēka, ka šeit es esmu, ko nozīmē vienkārši. Jo Dievs var pats darīt un rīkoties, bet viņš izmanto cilvēkus, lai aizsniegtu cilvēkus. Un arī apustuļu darbos tas radikālais stāsts, kā Pāvils kļuva par kristieti no vajātā īstenībā. Viņš bija rakstu mācītājs un it kā pēc jūdu visiem rakstiem ļoti priekšzīmīgs. Un tāpēc viņš uzskatīja, ka kristieši, ka šī jaunā lieta, kas tur notika 1. gadsimtā, kristietība, vai ne, Jēzus mācība un tā, ka tas viss ir nepareizi, ka tas ir pret viņu jūdu likumiem, un mums tagad ir tas viss jāizposta un jāpieliek punkts šai kustībai, un tā viņš vajāja draudzes, viņš meta kristiešus cietumā, viņš pat bija līdzās kristiešu slepkavībās un tā. Un tad viņš pats radikāli piedzīvoja Jēzu un kļuva par Jēzus sekotāju un par Jēzus mācekli un par apustuli. Apustulis ir
īstenībā apustulis un misionārs ir viens un tas pats. Tas ir tas, kurš ir sūtīts darīt kunga darbu. Un man liekas, mēs visi esam apustuļi, mēs visi esam misionāri, jo mēs esam aicināti. Te tikko es man lasīju no Mateja evaņģēlija, un ka Jēzus saka, dariet par mācekļiem. Tā kā mēs esam sūtīti kaut ko darīt Dieva valstībai, tad mēs esam misionāri jau tāpat, vai ne, de facto. Mēs esam misionāri, mēs esam apustuļi. Un arī pēc tam, jā, Pāvils kļuva par ļoti jaudīgu apustuli, misionāru, evaņģēlistu, kurš apstaigāja visu, visus tos austrumus un, sludināja Jēzus evaņģēliju. Un tad šeit no 13. nodaļas apustuļu darbos, tāds piemērs par Pāvilu, kad, tur bija Antiohijas draudze, un tur bija pravieši un mācītāji, un, kad tie kalpoja tam kungam un gavēja, svētais gars viņiem sacīja, nošķiriet man Barnabu un Saulu, jeb Pāvilu, darbam, kādam es viņus esmu aicinājis. Tad viņi gavēja un lūdza Dievu, un tiem rokas uzlikuši tos atlaida. Bet viņi svētā gara izsūtīti aizgāja uz kādu pilsētu un no šejienes pārcēlās uz Kipru. Un tur viņi sludināja Dievu vārdu jūdu sinagogās, un, viņi pārsteigāja visu salu, visu Kipru, un, darīja dažādus brīnumus, un, tas arī, šie principi, vai ne, ka, ja tu vēlies saņemt aicinājumu, vai ja tu vēlies saprast savu to misijas lauku, ja tu vēlies darboties Dieva valstībā, tad no šī apustuļu piemēra, ka viņi gavēja, viņi lūdza Dievu. Un tur ir 2 reizes pat pieminēts, ka viņi kalpoja tam kungam un gavēja, viņi gavēja un lūdza Dievu. Un svētais gars viņus izsūtīja, tādēļ mēs atveram, daram sevi pieejamus, kā tu tikko teici, kad pieejamība ir mūsu lielākā mūsu spēja, ka mēs esam pieejami tam kungam, ka mēs atveram sevi viņa vadībai, ka mēs ļaujam svētajam garam runāt uz mums un tikt izsūtītiem. Lai arī kur tas būtu, Dievs, te es esmu, sūti mani. Vienalga, kur tas būtu, tas varbūt tās būs uz otru pasaules malu, tas varbūt tās būs tepat tās uz blakus māju, vai ne? Tā kā Dievam ir kaut kas priekš tevis sagatavots, un tev ir jābūt gatavai tam atsaukties. Jā, tieši tā. Zini, kas man vēl uzrunāja arī no šī māceklības semināra, bija tāda frāze, vai tu ej uz draudzi, vai tu kļūsti par draudzi. Āmen, riktīgi. Un tad man tas pašai bija tāds atgādinājums, kad es ne tikai eju uz draudzi, bet es arī kļūstu par draudzi. Un mēs kopā kā draudze mēs būvējam, nevis mēs mācāmies vai iegūstam vai uzsūcam zināšanas, bet mēs kopā būvējam. Un vēl tāda skaista bildīte, tā kā tajā, kad mēs esam izvēlējušies sekot Jēzum un atdot savas dzīves, mēs tā kā kļūstam arī par šo vēsti, par sevi. Tas, ko mēs mācāmies, tas, ko mēs sludinām, mēs arī kļūstam par šo vēsti, un tur, kur mēs ejam, mēs esam burtiski tā vēsts, kas ir tā kā pie cilvēkiem. Mēs esam tā draudz, mēs esam vēsts. Amen. Reāli. Jēzus ir dzīvs un reāls, un aleluja, kā viņš ir mana dzīve izmainījis, apgriezis kājām gaisā. Es nevaru vienkārši beigt brīnīties par tiem darbiem un vienkārši par to. Starp citu, Ance, man 17. novembrī būs mana 2. dzimšanas diena, 5 gadi, kopš es esmu ar Jēzu. Tā ir svētdiena, tā kā es tev aicinu ciemos. Urā! 5 gadi! Tad es gribēju vēl pēdējo ieteikt pāris misijas organizācijas, kur meitenes var izpētīt un varbūt iesaistīties, ja viņas grib darīt kaut ko tādu, iet uz āru. Varbūt tās tiesa aicinātu būt par svētību un par misionāru tur, kur tu jau esi šobrīd.
bet varbūt tas tu gribi apskatīt kādas iespējas un tu jūti sirdī aicinājumu, doties varbūt misijā vai iesaistīties kādā kalpošanas darbā, tad ir šī organizācija Jaunatne ar misiju, jeb Youth with a Mission. Viņa ir globāla organizācija gan drīz visās pasaules malās, kas tieši sagatavo cilvēkus gan teorētiski, gan praktiski. Ir gan šīs Bībeles studijas apmācības pāris mēnešu laikā, un tad ir misija vairāku mēnešu laikā uz kādu citu pasaules vietu, un tad tā ir tāda forša organizācija, kur arī notiek dažādas lokālās iniciatīvas, apmācības un tam līdzīgi. Tad ir arī Baltijas globālā iniciatīva, ko vada Pēters Eisāns, kurš ir riktīgs cilvēks, apustulis, misionārs, un tad viņš caur šo organizāciju gan iesaistās globālā misijas darbā, kalpošanā, praktiskā kalpošanā, kā palīdzēt cilvēkiem, kuriem ir kādas grūtības, un tad braukt un palīdzēt caur bībeļu piegādi uz dažādām tādām karstajām vietām pasaulē, kur bībeles nav pieejamas. Austrumu zemē ļoti daudz. Jā, gan par atbalstu Ukrainai un dažādas iniciatīvas. Nesen bija Bāriņu svētdiena, un tad arī ir tāds atbalsta centrs Tilts, kas kalpo bērniņiem, kuri ir bez vecāku aprūpes, un tad arī šeit var iesaistīties un būt par gaismu, Tā kā ir vēl visādas iespējas, kā mēs varam līdzdarboties, Dieva darbā, šobrīd šeit pasaulē. Tā kā lūdziet Dievu, lai viņš jums uzrāda, kur viņš vēlas jūs lietot. Jā, tieši tā. Un Dievs atbild lūgšanām. Un ja kādai interesē arī par šo Reach Mallorca, celtās Reach Mallorca, viņi var arī paskatīties Instagramā, uzrakstīt un varam pastāstīt sīkāk. Un, mēs saliksim saites uz šīm iniciatīvām sērijas aprakstā, tā kā jūs droši varat izpētīt. Slavu Dievam! Slavu Dievam, jā. Un tādas vasaras mums Dievs ir brīnišķīgi darbojies un kaut kas piedzīvots, redzēts. Un, nav labāk nekā kā kopā ar viņu iet un redzēt lietas. Amen. Paldies, ka klausījāties un tiekamies nākamajā reizē. Esiet svētītas un paldies, ka klausījāties. Atā! Tu klausies raidierakstu Sirds draudzenes. Tu vari atbalstīt šo kalpošanu ziedojot, kā arī publicējot savu saturu Sirds draudzeņu sociālajās platformās. Uzzini vairāk mājaslapā sirdsdraudzenes.lv.